Rīts ir ausis. Skaists un dzesters. Kur jūs tagad? Kur jūs iesiet? Mēs kaut kā jau tā braucam. Nē, brokas. Nu, gan tu cilvēks esi iebiedējis. Tā iebiedējis cilvēks esmu. Nu, re. Kā tad tu bez ēšanas gribējāt braukt? Nē, mēs domājam, ka mēs Mēs bijām tik labēduši vakar, ka nekas strādā. Nu, iesim šodien uz kaut kādām vieglākām brokastīm. Mēģināsim. Smaržo labi, jā. It's still there. Yeah, it's not even noticed. It's a chip. Šur ir diētiskās brokastis. Cik diētiskās? Bet šis maz nav kartupeļu čupa. Nav kartupeļu čupa, jā. Kaut ko gribējās būs sīpoliņi. vieglāku. Mums ir. Izskatās labi. Nu, beidzot, pēc cik dienām Pēc nedēļas ceļojuma. tiekam pie espresso. Pagaršo, vai ir tāds, kā jābūt? Ir labs. Labs. Beidzot, jā. Nu, mēs varam. Šis čučits skāps. Uz skābo pusi. Bet vismaz ir Bet stipra vismaz- kafija, jā. Jūt, ka tā ir kafija. Beidzot. Motelis 6. Jā, iepriekšējais bija tāds štrudīgs, bet šis bija labs. Izrādās, ka viņiem katram ir savs saimnieks, nu, principā, franšīze. Un tad atkarīgs no saimnieka, kāda ir tā hoteļa kvalitāte. Šis tiešām bija tīrs, plašs, labs. Vienīgi fēni gan viņiem nav. Labi, ka es savējo esmu paņēmis līdzi. Nakti ir kārtīgi nolījis. Tas rozes, es pilnīgi nevaru. Kā man gribās rozes, kā man gribās puķis, lai sākt ziedēt mājās jau. Gan jau būs. Es pilnīgi skaidri zinu, ko es darīšu aizbraucot mājās. Es braukšu uz tirgu un pirkšu puķes un stādīšu. Nu, pat jau ir tā, ka gribas to smukumu, to košumu. Un laikam gribas bāzt uz pirkstu zemē, lai atkal viss smuki aug un zieda. Ar numurzīmēm mašīnām viņiem ir interesanti. Viņiem aizmugurē ir numurs, bet brīžiem arī kaut kāda lapela piekarināta. Un priekšpusē numurs, es saprotu, var nebūt, vai nu tā kā šeit ir vienkārši pielikt zvaigznīti. Un katram štatam ir bišķiņ kaut kādas variācijas, numuru dekorācijā. Bet vai Kalifornijai pēc nebija apelsīni? Kur zemenītes aug. Piestāsim un... Svītas traukarīgs pārdošu. Piestāsim un nopirksim zemenītes. Vai cik smukas jau viņas izskatās pa gabalu. Neiebrauc būdā iekšā. Taču nē. Šitien aug zemenītes. Re, kur meiteni jau skrien. Cik mēs ņemsim? Es nezinu. Pasies kā šitā babaļa. Kā smaržo? Hello. What she's saying, you gotta wash first. Because this valley has a lot of dust. Like this. Beidzot ir tirgotavs. Vispār viņiem te pašvakar tādām ir. Bet te blakus ir kur lauciņš. Tie puķi zirnīši, kā tie smaržoja. Vai nu mandelas, vai nu pistācijas, 2 varianti. Vai nu maziņas aprikozītes zaļas vēl. 3. variants.
Jā, te viņiem ir kaut kāds augļu dārzu reģions. Nu, acīm redzot, tā zeme ir piemērota un klimats, lai šitas viss te varētu augt. Neizskatās pēc augļiem. Ai, tirgotava mandarīniņi. Viņš tā riktīgi forši tirgotava mandarīniņi, tikko kā no koka, greipfrūti, tomāti, apelsīni, āboli, avokādo. Avokādo arī, laikam, tie 6 par visu to paceņu. Apelsīni, zaptītes, medutiņš, lielās kastes ar mandarīniem, $30 liela kaste. Ir pistācijas arī. Tātad mango, pistācijas, zemesrieksti. Tā, tūlītās mums būs bļodiņi ar mandarīniem. Nu, beidzot, mūsu ogu augļu mērķis arī ir izpildīts, un nu mēs varam ēst mandarīnas un braukt tālāk. Ceļa malas viņiem ir tādas diezgan. Ai, man patīk, ka tās tirgotavas te vismaz bija, ka varēja dabūt vietējos kaltētos mango, vai ne, Aigar? Kas par auto? Ak, tu dieviņ, tētiņ. Kas ir pa auto? Teslas. Teslas džips. Teslas Cybertruck. Nopietni. Džips. Neglītais džips. Šī tik neglīt mašīnas savā dzīvē sev negribētu pat pavēlt. Pretīga. Patīk te tas zaļums. Noilgojusies. Jā, es esmu noilgojusies pēc zaļuma. Šitie te nožēļi tūkstoši. Jā. Jā, San Francisco pie kājām. Vai ne? Labs sākums, lai iepazītos ar San Francisco. Debesis krāti koncentrējušies ir vienā punktā. Jā, tāpēc es gribēju sākt ar šito punktu. He's biking across the U.S. Sākam braukšo stipri. Stipri stāv. 45, ne, vairāk 60 grādi. 60 nevar braukt. Domā? 45 pareizi, jā, vairāk nevar taču. Galvenais, ka nav stopu zīmu šeit. Te kaut reiteņus ir pagriezuši uz trotuāru. Var sodu noraut, ja nepagriež. Reiteņi ir jāpagriež obligāti. Ja tu parkojies ielas malā. Kā viņi tas jāpagriež te kaut uz iekšu? Jābūt taisni.
Nedrīkst būt taisni. Jā. Tā neaizliko, ja? Nu, tu atdod tos pret trotuāru. Nē, Tikko sāc likt. Augst kā olta procenti. Tas mājas tā kā gan arī tā kā Anglijā šitās. jā, šitā šaujās māja, nekam citā. Cita nav stāvā. Viena, divi. Nē, Anglijā ir divstāvīgās. Un šitās, kas ir tās. Brauc mašīna bez šofera. Debīli. Jā. Es nesēdētu tā džekiņu vietā tur iekšā. Tas tā pazemojoši, tev pat šofers nav. Tev ved mašīnu. Kā brauc diezgan, ne tā uzslīja. Tas robotu šofers ir žiperīgāks par mūsu šoferi. Viņam no pašai sacības instinkti. Viņš ir tāds Hollywoods slēmājums. Baigā braukšana dēļ. Tas ir kā man patīk. Ar automātu, kas ir tur? Spiež un brauc. Nē, man būtu augsti kauli, man vajadzētu pie stūras sēdēt. Stingrāk jātas pašpēc. Tu nost. Drīz atkal nesāks mums viņš smirdēt pēc piedeguša cukura. Vēl stop zīmes tādā kalna galā. Jēziņ. Nu, cilvēki, kur tu melns par āvis vēl vazājies? Cilvēkam aizvājiet. Uz tā īstā. Nē, šitā vēl nav īsta. Nu, labi. Mans te... Paiet malā no gājēji pāries. Jēziņ, tu tur brauksi lejā? Vecais muļķi. Un kā tas brauc priekšā? Cilvēkam neiet. Šeit nedrīkst iet cilvēki. Jā, kāpēc jūs saka? I'm happy. Labāk, es gribu pēc kriepas vai neizstīvēt. Nu, tikai tu, kur braukt, nebūtu jopčikiņi. Jā. Tu te serpentīni nepietika? Šis ir serpentīns. Nu jā, šis ir serpentīns. Vēl baigi Tur vēl brauc. kāds pazaisnīgas, viss filmē. Jāziņ. Nu, šeit kāds arī dzīvo, redz. Viņam arī jānoparkojās šitajā ielā. Tad tev vajadzēja uzlikt to kameriņu priekšā. Vajadzēja, jā. Bet nevarēju redzēt. Nebija jau kur apstāties īsti. Priekš jau varēja atrast kaut ko klāt. Es aizmirsu. Es tagad tikai iedomājos. Braucam vēl vienreiz. Nu jā, šitā nu ir iela. Serpentīns. Zākais cirks ir visiem počētāji, tur vesels autobus ir izlaists. Tā, kas ir šeit? Kā nekas rakstīts nebija? Ak, tu dieviņ, tēti. O, jāziņ. Tu noparkojies ielā, Tad pabrauc ārā tālāk. kur ir stiprs slīpums. Nezinu, cik grādi, tā kā 30 taču ir. Oi, es tā nogurīju, kā pati būtu stūrējusi. Nu, kā tev?
Mēs tagad iesim filmēt no malas to ieliņu. Nu jā, pie tiem visiem tiem, kas tur stāvēja un filmēja. Nu, kā tev bija? Man prieks. Traks vecis. Bet tikai ļoti prātīgi jūs tajā pusē. Tur taisa durvis vaļā. Noparkojāmies mēs uz šādas te slīpas ielas, šādā te slīpumā. Es nezinu, kā vispār to slīpumu var saprast. Nekāds smuks lilā puķītis atkal. Tas slīpums jau nav saprotams tādā bildē. Nu, bet leņķi te ir kaut kā 25 grādi, nevis leņķi, bet grādi. Jā. Te var arī noripot. Jā, mēs tur braucām. Es tev pateikšu, ja nebūtu Aldis pie stūris, man būtu augsti kauli. Bet viņam es uzticos, viņš zina, ko viņš dara. Šis bija serpentīns. Kruti. Nu, izskatās, ka visi tie, kas te brauc, tie ar sevi lepojās. Un tagad būs tas trakākais. Kāpēc? Jāuzkāp līdz mašīnai. Cik tu te ko? Bet paskat, kāds slīpums. Nu, to slīpumu viņi parādīt. Varbūt kā var. Šeit jau varbūt kā redzās. Nu, visas tās ielas, nu tie slīpumi. Un sautubīga pilsēta. Tiešām. Nav jau tik traki te tā kāpšana. Nu, slīpumiņš ir, bet baigi tālu, jo mēs te neapstājāmies. Gan jau kaut kā uzvilksimies. Te nav tas retinātais gaiss, te var pāelpot. Kur tur ir augša? Tur kaut ko redzēt. Traukšā mums pārsteigums. Aha, un zīme stop. Excellent. Lēnā vajag. Nu, kur viņi var steigties? Viņi jau nestāv tādā slīpumā. Ak, tu dieviņ tētiņa atkal. Ak, tu mūži. Vienos bremzes pazūd. Tad tur ir te dzeltnējā mājiņā, kas tur galvā. Viņi tur tā ārpusē karājās, ja tas ir normāli? Tas ir normāli, tā ir atrakcija. Mēs varam paskatīties uz tramvaju. Mēs tojamies ostai. Jā. Nu, baigi populārie te pašgājēji. Tad cilvēki ar viņiem brauc. Jā. Bet es gan negribētu tādu. Pasties, tie veseli ringi. Divi priekšā un viens mums vēl. Nu, vienalga, tu esi kaut kāda robota vadīts. Vismaz būtu iesēdināts kaut kāds manekenis tur pie tās stūras. Es vispār justos stūlu. Tu nevar sēdēt šoferis sēdēt? Es domāju, ka nē, jo neviens tur nesēž. Esam noparkojušies daudz stāvenē. Un re, kur tur lejā notiek dzīve. Kas pa limuzīnu? Vai dieniņās? Autobus garumā? Paskaties, kā lamāni jau saziedējis. Jā, ir, smaržo. Te interesanti šitie, te tā kā skujienis, bet tas viens. Šitam sekojai. Jā, pasties pelargonijas šitās te ir. Nu jā, pēc lapiņām pelargonijas. Tas pats, kas pie mums tikai lielāks. Tā drūzma.
Man tomēr labāk tās mazās pilsētas tādā ziņā priekš staigāšanas. Tur cilvēku maz, visi jauki. Tāpēc jau es arī neieplānoju šeit vairāk laika. Jā. Tā kā... To pašu pilsētu kā tādu mēs būsim. Jā. Bet tu tā vajag staigāt. Savu mīļākos. Ceļu tu esi izbraucis. Es esmu izbaudījis. Jā. Tā, grodziņš, ko viņš gribēja, viņš atrada. Vai te būs vietas, tas ir nākamais jautājums. Bet es, jā, grodziņš ir liels. Tā es domāju, ka te viss notiksies. Uz zupiņa podiņos. Va? Zupiņa podiņos. Jā. Esam pasūtījuši jūras velšu zupiņas. Porcija ir milzīga. Tā ir īstā San Francisco zupa, ja? Īstā San Francisco zupa, kā, ko bija pasākuši taisīt jūrnieki. Viņi ir sātīgi. Nu, viņi izskatās tik sātīgi, ka es domāju, mēs būsim līdz acīm pieēduši ar viņu. Ar aliņu noskatu. Jā, tas gan. Galvenais, lai ir kur aliņu pēc tam noskalot. Atradīs, Aigars jau aizskrēja. Nu, tu noņem brovi. Nav? Ko teiks? Sūds? Drīzāk pēc sītboliem, nevis pēc. Es saku Aigaram tikai. Es neko neteikšu. Nu tad par San Francisco iekarošanu, jā? Iekarošanu. Ēdām krodziņā, āķis. Vienīgi mums ir žēl par to maizīti, ko mēs izsviedām ārā. Bet to visu apēst nevarēja. Nu, te ir augļu bagātība. Te ir tie kraupainie mandarīni, tie saldie, ko mēs lasījām. Nu, te nu ir cilvēks pie cilvēka. Suvenīru veikals pie suvenīru veikala. Vajadzēs ieiet pēc tam džemberīšus paskatīties, nākot atpakaļ. Ejam pie jūras lauvām. Vajadzēja to maizes kukuli paņemt līdzi. Un lauvām izbarot. Re, kur ir tie zvēri? Ak, Dievs, cik viņi daudz! Un smaciņi arī te ir. Baigi ķēm. Veikli uzrāpās un piekusi, tagad viņš pagulēs. Jā. Pārsvarā visi guļ. Ir jau daži draiskuļi, kas grib kauties. Vieni taisa trobela, citi guļ. Jā, nekad viens otrs tur peldās. Vispār viņi ir kašķīgi, laikam. Ko? Kašķīgi. Paskaties, viens sāk meklēt kašķi. Un tagad viss sāk tā kā, redzi? Viņveidīgi aizgāja tas kašķis. Nu, spoki, nu. San Francisco augstie vēji gan ir augsti. Jā, nu cilvēku plūsma ir liela.
Visi kaut ko grib. Vai nu kaut ko nopirkt, vai kaut ko apēst, vai vienkārši pastaigāt. Tu te rēķini, ka šodien ir tomēr sestdiena. Un ka tas jau arī dod savu. Brīvdiena ir brīvdiena. Oi, tas nu bija burzma un cilvēka daudzums. Traki. Biezi. Iespaidīgs viņš ir. Nu jā. Tas ir grandios. Garš viņš ir garš. Nezinu. To tu varēsi paprasīt. ChatGPT vai Google. Bet garš. Tās trubas tagad tādas virves aiziet uz augšu. Žēl, ka līst. Jā. Ar laiciņu mums nav paveicies, bet tas netraucē izbaudīt to skatu. Iespaidīgs tilts. Riktīgi iespaidīgs. Tas skats noteikti, kad saulīt vispār tāds. Lūk, no šī punkta jau izskatās pavisam iespaidīgi. Tas draņķi lietas, viss čakarē. Jā. Tas nu gan ir tilts. Tilts, kas iet kalnā. Esam ieradušies viesnīcā un tadam! Mums numuriņš. Numuriņā strādā kondicionieris, bet mums šodien drīzāk tā kā siltums prasās, jo ārā laiks nav piemērots palmām un salīgiem turistiem. Nu, parāda labierīcības arī mums te ir? Nē, koridori. Koridori, jā? Jums blakus istabi. Kopā ar blakus istabi. Varēsim iet visi kopā. Viņš tāds. Tātad podiņš, dušiņa. Kas tur aiz tā žalūzijas ir? Aizjāpskaties. Atradām Steve Jobs pie sienas. Silikona ielē. No, jā. Labākie. Tas nav Googles. Stanforda universitāte šeit ir. Jā. Mēs esam netālu no Stanforda universitātes. Cik interesanti. Slavenas. Jā. Dzirdēt? Visādi gudrīši mācās. Lifts ar... Lifts, kurā var aiziet aiz stūra. Baldvīnam nav jāelpo, draugs mīļais. Baldvīnam vienkārši ir jāatdziest. Elpos tu viņu iekšā un uzreiz. Tad vajadzīga konsistence. Ar cešu sēšanu.